Esam pieraduši, ka par precēm un pakalpojumiem pāris sekundžu laikā ērti varam samaksāt ar karti, viedierīcēm vai internetbankā. Bet vai zināja, ka arī Latvijas bankai, mūsu valsts centrālajai bankai šajā procesā ir ļoti liela loma? Tā rūpējas, lai maksājuma sistēmas Latvijā darbotos nepārtraukti un nevainojami. Ja tā nebūtu, bezskaidrās naudas apritē apstātos. Patiesībā naudas sistēma neguļ nekad, tāpat kā laiks, kas nekad neapstājas. Ar Latvijas bankas palīdzību tajā tiek apkalpoti visi sistēmas dalībnieki – cilvēki, uzņēmumi un finanšu institūcijas, kas ikdienas savā starpā veic miljoniem digitālu naudas darījumu. Jauna ziņa! Labi, ka var pārskaitīt naudu zibenīgi, dažu sekundžu laikā, un pietiek zināt tikai telefona numuru. Par to gādā Baltijā modernākās maksājuma sistēmas, ko attīsta Latvijas banka. Savu nozīmi mūsu ikdienā saglabā arī skaidrā nauda. Atceries, ka arī dažādās neparedzētās situācijās ir labi, ja tā ir makā. Par eiro banknotēm un monētām mūsu valstī rūpējas Latvijas banka. Tā nodrošina, ka skaidrā nauda ir tīra, droša un pieejama ikvienam. Iespējams, tu to nezināji, bet ja gadās nejauši banknoti sabojāt, Latvijas bankā to var apmainīt pret jaunu. Savukārt, ja rodas aizdomas par viltotu naudu, nāc uz Latvijas banku to pārbaudīt. Ir svarīgi atcerēties, ka Latvijas banka nav komercbanka, kas sniedz finanšu pakalpojumus cilvēkiem. Tā krietni atšķiras no citām, un tāda valstī ir tikai viena. Latvijas banka pastāv jau vairāk nekā 100 gadu, un ir arī Eiropas centrālo banku sistēmas un eirozonas dalībniece. Eiropas centrālās bankas padomē lēmumus pieņem valstu centrālo banku prezidenti, arī Latvijas bankas prezidents. Tātad esam klāt, kad tiek pieņemti lēmumi, kas var ietekmēt arī iedzīvotāju personīgās finanses. Galvenais centrālās bankas mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti. Tātad, ja cenas aug pārāk strauji, Eiropas centrālā banka paaugstina procentu likmes. Kredīti kļūst dārgāki, cilvēki vairāk uzkrāj un netērē, līdz ar to bremzējas pieprasījums, un cenas tik strauji vairs neaug. Taču arī pārlieks cenu līmeņa kritums ekonomikai nav veselīgs. Lai palīdzētu pieņemt kvalitatīvākus lēmumus, Latvijas bankas ekonomisti regulāri pēta Latvijas ekonomikai svarīgas norises, analizē datus un publicē savus secinājumus. Centrālā banka rūpējas arī par to, lai visa finanšu sistēma darbojas stabili. Tā izsniedz licences, uzrauga finanšu tirgus dalībniekus un attīsta finanšu sektoru. Gan lai mazinātu finanšu krīžu iespējamību, gan arī, lai tevis izvēlētā komercbanka, apdrošinātājs vai cits finanšu uzņēmums darbotos saskaņā ar regulējuma prasībām un ievērotu tavas klienta intereses. Ja tomēr tava banka nonāks grūtībās, varēsi saņemt garantēto noguldījumu summu līdz 100 000 eiro no noguldījumu garantiju fonda. Varbūt situācijas, kad bankas darbība tiek atjaunota, kā to paredz Eirozonas vienotā pieeja. Latvijas banka pārvalda arī Latvijas finanšu aktīvus un zelta rezerves un audzē to vērtību. Tas sniedz finansējumu centrālās bankas funkciju izpildē, stiprina to pret nākotnes satricinājumiem un dod iespēju veikt iemaksas valsts budžetā. Lai gan valsts, gan katrs iedzīvotājs vairot savu labklājību, Latvijas banka rūpējas par iedzīvotāju finanšu pratību, koordinējot darbu šajā jomā. Zināšanu papildināšana un lēmumi tie gan ir katra paša ziņā. Tomēr mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai te un citiem Latvijā ir iespēja uzzināt un iemācīties. Par šiem un daudziem citiem procesiem ikdienu gādā Latvijas banka, lai nodrošinātu mūsu valsts attīstību, uzticamu finanšu sistēmu un labklājīgu sabiedrību.